Labdien! Liels paldies Elektrum par iespēju šodien piedalīties webinārā. Šī ir Eiropas ilgtspējas nedēļa. Paldies arī par šo iespēju te būt. Mani sauc Alisa Vecozola. Es esmu no Klimata un enerģētikas ministrijas. Un mans uzdevums šodien ir arī jūs iepazīstināt ar LIFE integrēto projektu Atkritumi kā resursi Latvijā. Esmu šī projekta vadītāja un sākšu tad ar pirmo. Tātad šajā projektā bez Klimata un enerģētikas ministrijas ir iesaistījušās ļoti daudz organizācijas kā partneri. Šīs organizācijas pārstāv lielu daļu no atkrituma apsaimniekošanas nozarē iesaistītajām pusēm. Un šis projekts arī tā pirmā reize, kad atkrituma apsaimniekošanas nozare ir apvienojusies kopīgi mērķu sasniegšanā projekta ietverā. Mūsu galvenais mērķis ir samazināt radīto atkritumu apjomu, lai pēc iespējas mazāk tiktu apglabāti. Tāpat arī mūsu uzdevums ir veicināt resursu otrreizēju izmantošanu, kā arī īstenot atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā noteiktos pasākumus. Tādējādi mūsu galvenais ietvars ir atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns, un arī tas ilgums, cik ilgi mēs strādāsim šī projekta ietvaros, ir līdz 2028. gada beigām, kas saskan arī ar valsts plāna īstenošanas periodu. Es jums izstāstīšu par pasākumiem, ko mēs līdz šim esam īstenojuši pēdējo 2,5 gadu laikā. Pastāstīšu arī par dažiem no pasākumiem, kurus mēs esam nesen sākuši īstenot. Tā kā atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns ir mūsu lielais ietvars, tas nozīmē arī to, ka mēs strādājam ar ārkārtīgi dažādām tēmām. Tās ir gan dažādas atkritumu plūsmas, tajā skaitā tekstils, plastmasa, bioloģiskie atkritumi, gan arī pilotu pasākumi, tehnoloģiskie risinājumi, ko mēs vēlamies demonstrēt, lai mēs spētu pāriet arī uz aprites ekonomiku. Un viena lieta, kas ir būtiska mums visiem, tā ir mūsu informētība un iedzīvotāju atziņas veicināšana par to, kāpēc mums vajadzētu šķirot atkritumus, dalīti tos vākt un aizdomāties arī par to neradīšanu vispār. Projekta ietvaros pagājušajā gadā mūsu projekta partneris Eko Baltija vide nodrošināja plašas kampaņas tieši par tekstilu. To sauca Stils tekstils. Varbūt tam arī kāds Rīgā esot pamanīja, ka Esplanādā ir vides instalācijā ar tekstilu, tādējādi liekot aizdomāties, ka no moderna apģērba līdz atkritumiem ir tikai viens solis. Tika īstenots arī praktiskas akcijas, kur Rīgas mikrorajonos bija iespēja dalīti nodot šos tekstilu izstrādājumus, un arī Latvijas reģionos notika šī tekstila vākšana. Un arī kampaņas rezultāti parādīja, ka mēs sasniedzām plašu mērķa auditoriju, kā arī savāktais tekstila apjoms bija pietiekami liels. Kopumā vairāk kā 200–300 tonnas tika savākts. Bez iedzīvotāju informēšanas, kam ir ļoti būtiska loma, ir jautājums par to, vai mums ir pieejama infrastruktūra, vai tuvumā ir arī kāds konteiners, kur mēs varam arī izmest šos tekstilu izstrādājumus. Tāpēc arī šajā projektā Latvijas reģionos tiek izvietoti tekstilā dalītās vākšanas konteineri, kā arī vietās, kurās ir ierobežojumi biežākai tekstilu izvešanai, ir lielākā izmēra konteineri, kas ļauj uzglabāt tekstilu ilgākam laikam līdz to izvešanai. Pāriešu jau pie citas tēmas, ar kuru mēs arī esam ļoti daudz strādājuši pēdējos 2 gadus. Tas ir asbesta jautājums. Pagājušajā gadā ministrija izstrādāja izvērtējumu, lai noskaidrotu, cik daudz mums ir asbesta saturošā šīfera uz ēku jumtiem. Datu pieejamība bija salīdzinoši ierobežota, bet mums izdevās balstīties uz Valsts zemes dienesta pieejamo informāciju. Un veicot aprēķinus, tika konstatēts, ka aptuveni Latvijā uz ēku jumtiem atrodas ap 1 miljons asbestu saturošā šīfera. Arī tas sadalījums pa pašvaldībām ir dažāds. Vislielākais šīfera apjoms tika konstatēts Rīgā un Dienvidkurzemes novadā. Pārējās pašvaldībās tas apjoms ir salīdzinoši līdzvērtīgs, bet vismazākais tas ir Pierīgas pašvaldībās.
Un, pēc šī pētījuma mēs izstrādājam arī apmācību programmu valsts vides dienesta speciālistiem, atkrituma apsaimniekošanas speciālistiem, lai stiprinātu viņu kapacitāti par drošu darbu ar azbestu, iepazīstinātu arī ar aktualitātēm un prasībām normatīvajā regulējumā, kas saistīti ar darbu ar azbestu. Un vēl kas tika izstrādāts, tā bija rokas grāmata darbam ar azbestu saturošiem atkritumiem, kas ir pieejami ikvienam no mums. Ja mums mājsaimniecībā atrodas šis azbestu saturošais šīferis, tad ir ļoti labi zināt, kādu ietekmi tas atstāja uz mūsu veselību, uz vidi, kas ir tās prasības, kas būtu jāievēro, lai mēs tiešām sevi neapdraudētu, ja mums tomēr ir jāsaskaras ar šo azbestu. Un visbeidzot, mēs arī šajā pavasarī īstenojām informatīvo kampaņu ar mērķi iepazīstināt cilvēkus, sniegt informāciju, kur tad visbiežāk ir sastopams azbests, kādos materiālos, kādas piesardzības prasības mums ir jāievēro, ja strādājam ar azbestu un kādu tad ietekmi uz veselību tas var atstāt. Vēl turpinot par azbesta šīfera tēmu, arī šajā pavasarī uzsākām mazā apjoma atbalsta programmu ar galveno mērķi grupu trūcīgās un maznodrošinātās personu mājsaimniecības un Latvijas goda ģimenes, kuras varēja pieteikties atbalstam, lai nodotu bez maksas mājsaimniecībā esošo šīfera krājumus. Uzsvars šeit ir uz krājumiem, jo mēs apzināmies, ka trūcīgas un maznodrošinātas personas šajā brīdī, protams, savus ēku jumtus nemainīs, bet situācija ir tāda, ka arī daudziem vēl joprojām šķūņos palīgi telpās glabājuši šīferis, un lai droši no tā atbrīvotos, bija šis pasākums. Finansējuma apmērs, kas bija paredzēts, bija 350 000. Augusta beigās noslēdzās pēdējā pieteikšanās kārta, un līdz šim ir kopā savāktas 627 tonnas azbestu saturošā šīfera. Kā redzams, pieteikumu skaits bija krietni lielāks nekā mūsu iespējas to atbalstīt, kā šī tēma ir ārkārtīgi aktuāla visā Latvijā, ar ko arī nākotnē būtu jāstrādā. Vēl viena tēma, kas vairāk jau mums ir vērsta uz aprites ekonomiku un pārēju uz to. Projekta ietvaros mūsu partneris biedrība Zero Waste Latvija pagājušajā gadā atklāja jaunu platformu Lieto vēlreiz, kas apvieno informāciju par iespējām nomāt, atrast labu meistaru remontam bez maksas vai par simbolisku samaksu, iegūt lietotas preces. Šī mājaslapa tātad sniedz iespēju gan kataloga veidā apskatīt pieejamās preces lietošanai, kā arī kartes veidā atrast sev tuvāko punktu, kur mēs varam redzēt, kur mēs varam labot lietas vai kādu apmaiņas centru. Un arī mūsu aicinājums, ja jūs esat amatnieks vai sociālais uzņēmums, kurš piedāvā pakalpojumu labošanai, iespējams, jums šeit vajadzētu arī atrasties, tāpēc aicinām arī sazināties ar mājaslapas administratoriem Zero Waste Latvija un pieteikties. Vēl viens pasākums, kas tika īstenots pagājušajā gadā, tika atklāta būvniecības atkritumu šķirošanas un apmaiņas punkts Nomales, kas atrodas Robežu novadā. Mūsu projekta partneris Sijā Cleaner šo punktu izveidoja, sniedzot iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot būvniecībā, savā mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumus, ar nosacījumu, ja pieaugumi šiem atkritumiem ir līdz 30%, tos var nodot bez maksas un apmainīt pret citiem otrais pārstrādātiem materiāliem, kas ir grunts un šķembas dažādās frakcijās. Tāpat arī šis punkts ir vieta, kur mēs varam bez maksas nodot un apmainīt un paņemt atkārtotai lietošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, strādājošu elektrotehniku un sadzīves priekšmetus. Un tā informācija, kas šajā punktā uz vietas ir pieejama, ir apskatām arī manā iepriekš rādītajā mājaslapā Lieto vēlreiz LV. Kas ir saistītā būvniecības atkrituma apsaimniekošanas jautājumu. Šī projekta ietvaros ir izstrādāta arī mobilā lietotne Manai videi,
kas ir pieejama Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem, kas ļoti ērtā veidā sniedz mums iespēju pieteikt būvniecības atkritumu vai lielgabarīta dažādu atkritumu nodošanu. Tas var būt gan mazs apjoms viena maisiņa veidā, vai arī ļoti liels apjoms konteineru veidā. Šī lietotne mums sniedz iespēju tātad pieteikt, uzreiz apmaksāt pakalpojumu, tā kā visi ir arī aicināti šo izmēģināt. Turpinot tālāk par apriti, aprites ekonomiku un lietu atkārtot izmantošanu, ir īstenotas arī informatīvās kampaņas par šo tēmu, par elektrotehniku. Pagājušajā gadā bija kampaņa Salūza nemet ārā. Tās mērķis bija aicināt uzkrāto elektrotehniku nodot šķirošanas punktos visā Latvijā. Arī šīs kampaņas ietvaros mums izdevās savākt pietiekami daudz lietoto elektrotehniku. Šogad arī bija turpinājums elektrotehnikas kampaņai, bet ar citu ievirzienu vairāk iedzīvotājus mudināt pievērsties idejai, ka mēs varētu lietot arī remontētu tehniku, jo vēl joprojām mums, protams, ir ļoti daudz aizspriedumi pret lietotu elektrotehniku. Mums ir bailes iespējams par garantijām, kas būs, ja mēs pirksim lietotu, bet šeit būtu tomēr mērķis vairāk mudināt iedzīvotājus pie pirmās salūžušās tehnikas neiet uz veikalu pirkt jaunu, bet arī izvēlēties remonta iespējas. Saistībā ar elektrotehniku arī šī projekta ietveros mums ir izveidota pirmā elektrotehnikas remontdarbnīca LAB, ko ir izveidojusi SIA Eko Baltija vidi, lai dotu otru dzīvi elektroiekārtām. Šī ir elektroiekārtu remontdarbnīca, kas faktiski diagnosticē tās elektroierīces, kas ir nonākušas kā atkritumi. Meistari viņas diagnosticē, saprot, vai viņas ir labojamas vai nav, un labojumās tātad tiek salabotas un šobrīd tiek nodotas dažādiem labdarības projektiem, bet gada beigās un nākamā gada sākumā ir plānots arī atvērt konceptu veikalu, kur mēs varēsim arī iegādāties šo laboto elektrotehniku. Lai mēs pārietu arī uz aprites ekonomiku un nodrošinātu arī Eiropas mērķu sasniegšanu, ka 2030. gadā poligonos mēs varēsim apglabāt tikai 10% radītos sadzīves atkritumus. Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem ir arī sadzīves atkritumu efektivitātes, šķirošanas efektivitātes uzlabošana. Pirmām kārtām jau iedzīvotājiem pašiem būtu vispirms jāsišķiro šie atkritumi, bet tas, kas ir aizgājis kā nešķirotie, tad poligonos tiek nodrošināta arī šo atkritumu šķirošana. Un projekta ietveros tiek iegādātas arī šķirošanas iekārtas, tā piemēram poligonā Dziļā Vāde, kas atrodas Jēkabpils novadā, ir uzstādīta šādas šķirošanas iekārta, kas ar gaisa plūsmu palīdzību palīdz atšķirot pārstrādājumos materiālus. Nākamajā gadā ir plānots iegādāties poligonā Daiba Cēsu novadā iepakotās pārtikas ar beigušos derīguma termiņu izpakotāju. Faktiski tas nozīmē, ka tā produkcija, kas ir veikalu plauktos ar beigušos derīguma termiņus, varēs tikt veiksmīgi izpakota, plastmasas iepakojums tiks nodots pārstrādēji, bet pārtikas atkritumi tiks nodoti bioloģisko atkritumu pārstrādēji. Projekts arī pievēršas dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, un viens no tādiem ir mūsu projekta partnera SIA Hairagās eksperimentālā iekārta. Tās izveide poligonā Dziļā Vāde. Faktiski tas, ko Dziļā Vāde ir atšķirojis no sadzīves atkritumiem, kā nepārstrādājumus atkritumus, tiks izmantoti šajā pilotu iekārtā sintētiskās gāzes ražošanai, kas varēs arī aizstāt dabas gāzi, kurai ir potenciāls atrasties arī industriālajās teritorijās, kur ir nepieciešama enerģija. Vēl viens no mūsu pilotu projektiem, kas ir
Sākuma stadijā vēl ir jauna produktu radīšana no nepārstrādājumiem kompozīta materiāliem, kas nozīmē, ka tā plastmasas dažādu iepakojumu daļa, kas netiek pārstrādāta, ka mēs viņam radām jaunu pielietojumu, lai nodrošinātu jaunu produktu radīšanu no šī. Tātad potenciālie produkti, kas tiek apskatīti, ir āra terases dēļi, paletes vai arī materiāls ceļu būvniecībā, bet laiks vēl rādīs, kurš no produktiem būs visveiksmīgākais. Vēl viens no mūsu pilota projektiem ir arī SIA Druplat mērķis demonstrēt prototipa iekārtu, palešu klucīšu ražošanai. Tradicionāli koka paletes ir iekšā koka klucīši, bet mērķis būtu izmantot koksnes atkritumus, tekstiles šķiedras un sasaistīt to ar vidē draudzīgu saistvielu, radot tātad šo jauno produktu. Un arī attiecībā uz bioloģisko atkritumu tēmu drīzumā poligonā Kaudzītes, kas atrodas Gulbenes novadā, drīzumā tiek plānots uzstādīt automātisko kompostētāju, kas ļaus kompostēt, pārstrādāt savāktos bioloģiskos atkritumus, kontrolētos apstākļos, temperatūrā, mitrumā, tādējādi iespēju sniedzot radīt augstvērtīgu komposta materiālu. Un turpinot arī tēmu par bioloģiskajiem atkritumiem, kas ir paveikts šajā projektā, visu 2023. gadu mūsu projekta partneris Latvijas atkritumu saimniecības asociācija īstenoja pilotprojektu, kura mērķis bija noskaidrot, cik daudz virtuves pārtikas atkritumu rodas mājsaimniecībās, tāpēc tika izvēlētas aptuveni 100 mājsaimniecības no daudzdzīvokļu mājām Rīgā, kā arī aptuveni 100 mājsaimniecības no privātu mājām Liepājā un Prēļos. Šie mājsaimniecību iedzīvotāji tika personīgi uzrunāti, ar viņiem tika organizētas tikšanās, viņiem tika izskaidrots, kā pareizi šķirot pārtikas virtuvē radušos atkritumus. Un viņi arī parakstīja pat apliecinājumu, ka viņi piekrīt šim pilotu projektam. Tādējādi tas arī sniedz tādu augstāku iesaistes līmeni, kad mēs katrs esam ar savu parakstu apliecinājuši savu gatavību šķirot pārtikas atkritumus. Galvenie secinājumi, kas izrietēja no šī, kas ir arī būtiski mums visā Latvijas kontekstā par bioloģisko atkritumu šķirošanu, no šī gada tā ir obligāta prasība visā Latvijā. Tātad galvenais secinājums tas, ka iedzīvotāja iesaiste pārtikas atkritumu šķirošanā ir atkarīga tieši no apsaimniekotāja, māju apsaimniekotāja un mājas vecākā aktivitātes. Faktiski tas ir tas instruments, ko mēs secinām, kas ir visefektīvākais, lai mēs pārliecinātu iedzīvotājus, ka mums ir jāšķiro bioloģiskie atkritumi. Vēl viena cita tēma, kas mums ir ietverta projektā, tā ir industriālā simbioze. Tā faktiski ir par to, ka uzņēmums apzina ražošanas procesā radušos blakus produktus vai atkritumus un meklē jaunas iespējas šo materiālu izmantošanai. To var izmantot gan pats uzņēmējs savu uzņēmumu ietvaros, radot jaunus produktus, vai arī nodot citam uzņēmumam, kuram šie atkritumi vai blakus produkti var būt jau kā izejviela. Un saistībā ar šo projekta partneris biedrība Cleantech Latvijā ir izveidojusi arī platformu Synergia LV, un arī ir uzsākta šajā vasarā akcelerācijas programma uzņēmumiem, kas tiks īstenota līdz pat 26. gada vidum 3 kārtās. Katrā kārtā tiek uzņemti 2 uzņēmumi, kuri zinātnieku komandā izstrādā jaunus risinājumus, ko darīt ar uzņēmumā radušiem blakus produktiem vai atkritumiem. Pirmajā kārtā ir uzņemti 2 uzņēmumi no Vidzemes reģionā, Valmiera stikla šķiedra un Valmiera mūža salus, kas tātad lielā komandā meklēs risinājumus, ko darīt ar tiem blakus produktiem, kas viņiem ir radušies. Un tas rezultāts būs prototipa iekārta iespējams vai biznesa plāns, ko tad viņi var darīt šajā sakarā.
Vēl viena tēma, ar ko mēs strādājam, kas ir arī ļoti aktuāla ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, tas ir plastmasas jautājums par to, ka mums vajadzētu tirgu nonākt tādam plastmasas iepakojumam, kas ir pārstrādājums, un izskaust tādu, kurš nav pārstrādājams. Uz uzņēmuma bāzes Nordic Plast ir izveidota laboratorija, kura nu pat ir beigusi arī savu akreditācijas procesu, lai tā veiktu plastmasas iepakojumu un plastmasas produktu pārstrādājumības testus. No šī projekta tiks nodrošināti 200 bezmaksas testi, un kā arī paralēli būs datu bāze, kurā būs pieejami šie dati par testētajiem paraugiem. Vēl cita tēma, jau būvniecība un būvniecības atkritumi, ar ko mēs arī esam lepojamies. Mūsu projekta partneris Latvijas būvsņēmēju apvienība sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām šī gada sākumā ir izstrādājuši arī vadlīnijas būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā, kuras mērķis ir veicināt būvniecības atkritumu pārstrādi un to atkārtotu izmantošanu, jo tas sniedz iespēju ne tikai samazināt seg emisijas, tas ļauj mums izmantot jau esošos resursus apritē, izvairīties no jaunu izēju materiālu izmantošanas, tas ļauj mums samazināt arī transportēšanas attālumus, kas saistīti gan ar pārstrādi, gan ar apglabāšanu, tā ieguvumi tam ir lieli. Aicinu arī iepazīties ar pašām vadlīnijām, kas ir pieejamas mūsu projekta mājaslapā. Un turpinot arī par klimata tēmu, vēl viens pasākums, kas drīzumā tiks pabeigts, mēs izstrādājam arī rīku seg emisiju aprēķinu no atkrituma apsaimniekošanas darbībām. Šeit galvenā mērķa auditorija ir atkrituma apsaimniekošanas reģioni, to operatori, lai tie spētu novērtēt, cik daudz seg emisijas tiek radītas no atkritumu transportēšanas, pārstrādes, reģenerācijas, apglabāšanas. Šis ir instruments pašiem uzņēmumiem, lai tie varētu plānot arī savu attīstību un skatīties, kādas tad investīcijas ir vērtīgas, lai mēs samazinātu radītās seg emisijas. Šī rīka ieviešanai mēs organizēsim arī apmācības oktobrī, novembrī, bet visiem pārējiem noteikti būs pieejams šis rīks publiski, projekta mājaslapā, lietotāju rokas grāmatu un arī video apmācība, kā izmantot šo rīku. Un visbeidzot, viens no maniem pašiem pēdējiem slaidiem arī ir arī viens no mūsu pēdējiem rezultātiem, ko mēs esam publicējuši, ir aprites ekonomikas ceļakarte. To mēs esam izstrādājuši sadarbībā ar projektu partneriem, kas apvieno labās prakses piemērus pārējai uz aprites ekonomiku. Tā ir strukturēta pēc mērķa grupām, uz ko tā attiecās valsts iestādēm, publiskais sektors, privātais sektors un nevalstiskais sektors. Liela daļa piemēru izriet tieši no šī projekta, bet ne tikai. Šī ceļa kārta arī nav tāds noslēdzošais dokuments, bet tas būs dzīves, dokuments, kur mēs atjaunosim ik pa laikam, jo tie piemēri ir daudz dažādi un laiks iet un attīstās, ir ļoti daudz jaunu piemēru. Tā kā to arī jūs varat iepazīties mūsu projekta mājaslapā. Tālūk, man šķiet, ka tas ir viss. Paldies par uzmanību un aicinu arī plašāku informāciju iegūt projekta mājaslapā.